Automehāniķu diena. Tās nosaukums tika dots jaunai ierosmei Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, kurš šogad veiksmīgi uzsāka renovētās skolas telpās. Tā no automehāniķu dienā kopā nāca uzņēmēji, autonozares pārstāvji un eksperti, kolēģi no citām tādu pašu profilu skolām, lai kopā meklētu risinājumu automehāniķu apmācībai, atbilstoši darba tirgus prasībām un jaunie speciālisti būtu augstas klases profesionāļi ar nepieciešamajām kompetencēm. Moderni aprīkotas mācību klases un praktisko darbu vietas, tas viss ir šajā mācību iestādē. Skolas pasniedzēji ne tikai prezentēja savas apmācību programmas, arī iepazīstināja ar jauno un moderno mācību aprīkojumu un iekārtām, par kuru izmantošanu droši vien sapņotu neviens neliels uzņēmējs. Šeit mēs redzam motorus, kuri tiek jaukti ārā, analizētas detaļas, mērījumi veikti un detaļu defektēšana. Šeit tāda ir pārsvarā 3. un 4. kursa audzēkņiem. Tāda ir gan dīzeļmotori, gan benzīna motori un ar dažādām barošanas sistēmām. Mums ir 2 pacēlāji, viens ir 4 pacēlājs ar geometrijas pārbaudas riteņu stendu. Tālāk ir 2 pacēlājs, kuru mēs varam pacelt automašīnu un izdarīt kaut kādus remontus. Ja teiksim tādos lielos servisos, jā, viņiem varbūt ir iekārtas, bet, protams, ka mazajos servisos, salīdzinot ar mums, te ir daudz jaunākas, labākas un kvalitatīvākas iekārtas. Ir autodiagnostikas stends, atgāžu mērīšanas iekārtas, viss nepieciešamais riepu montāžai un gaismu regulēšanai. Vārds sakot, te ir pilns moderna autoservisa komplekts. Es esmu ļoti pārsteigts par to, ko es esmu redzējis šeit šodien. Nekad nebija gaidījis, kad ir iespējams norganizēt tik profesionālu mācību procesu, kāds ir šeit, jo tehniskā bāze, kas ir nodrošināta šeit, visnotaļ atbilst stipri virs vidējā līmeņa servisa aprīkojumam. Es aicinu arī noteikti uzņēmējus ņemt vērā šīs skolas audzēkņus un domāju, ka no šejienes var iegūt labus profesionāļus tālākai attīstībai autoservisos, jo automehāniķis vai autodiagnosts vai autonozara kā tāda nākotnē nekur nepazudīs. Tā būs tikai un vienīgi augoša nozara, jo mobilitāte vajadzīga mums visiem ir. Šī pasākuma pamatbūtība bija tāda, ka skola nevar viena pati, dzīvojot un strādājot šeit Aizkrauklē, sajust, kas vispār kopumā Latvijā ir vajadzīgs, kas ir nākotnes skatījums uz šo jomu. Mēs gribam būt starp 10 labākajām Latvijas skolām, kas sagatavo automehāniķus. Autoskaits Latvijā pieaug, remontu un eksploatācija kļūst sarežģītāk. Autonozarei vajadzīgi jauni un zinoši speciālisti. Tāds ir viens no automehāniķu dienas galda diskusijas rezumējumiem. Un Aizkraukles profesionālās vidusskolas pasniedzēji ir apņēmības pilni šādus jaunos speciālistus sagatavot. Ja nebūs to jauno speciālistu labu un kvalitatīvu pēc 5 un 10 gadiem, tad nebūs arī šīs asociācijas un nebūs šīs jomas. Jo nebūs, kas tās jaunās vai lietotās mašīnas remontē. Un līdz ar to tā joma nevarēs tik kvalitatīvi pastāvēt. Bet mēs šodien uzsvērām to, ka šī nozare ir, bija un būs. Ar visām Aizkraukles profesionālajā vidusskolā apgūstāmajām profesijām var iepazīties vidusskolas interneta mājaslapā. Savukārt katra mēneša pēdējā piekdienā visi ir aicināti apmeklēt skolu un iepazīties ar izvēlēto profesiju klātienē, atvērto durvju dienās.